Здравствуйте. Man vajag lēmums. Man ir jāpārvalda. Tad mēs esam pareizi salīdzi. Zināt, mēs sākumu salīdzi, vai ir visas pēc kārtas. Šitās te visām vienās pēc kārtas. Un vēl zini, ko vēl arī uzreiz pārbaudīs, uzreiz vienāpēc. Es sevišķi sāku. Beigas mēs tā kā no 50. varētu. Labdien, ko jūs te dariet? Gaidu lēmumu. Kāpēc jūs ar filmu aparātu? Nu, man šeit apmana vidi. Bez atļaus nedrīkst, vai Man ir satversme. Kāda satversme jūs aizskariet personiskas intereses? Kādu? Jūs aizskariet šo darbinieku? Tas ir darbinieki, tas ir valsts, государственные служащие, наверное. Nu jā, bet jūs nedrīkstat bez atļaujas viņus filmēt. Nedrīkstiet. Nedrīkst pat tiesas sēdē, jūs nedrīkstiet bez atļaujas. Tiesas sēdē es gribu. Pat tiesas sēdē jūs nedrīkstiet to darīt. Drīkstam. Nedrīkst. Drīkst. Mēs skatīsimies, ja jūs parādīsies par publiski, tad mēs jūs arī sauksim atbildības. Labi. Lūdzu. Jūsu lūdzu vārds uzvārds? Nelijas Prūdes. Tātad, ja jūs gribat filmēt, tad jums ir jāsaskaņotas. Jūs nevariet tā ienākt un filmēt, tas ir tāpēc, ka cilvēki strādā un jūs traucējat. Likums. Lūdzu, nosauciet likums. Ar ko? Es nevaru savu lēmumu paņemt? Nē, jūs traucējat cilvēkiem. Ar ko? Uztrauc? Jā, ka jūs te netiks parādīt ar kādām tiesībām, jūs viņus gribat publiskot. Man ir tas tiesības. Nē, jūs nav. Jā, kur tā? Un pat tiesas zālē jūs nedrīkst. Nu, lūdzu likumu un apspriežam tos. Ja jums nav skaidrs, tad jāņem likumi jāskatās. Bet jūs pirms noskaidrojat, jūs to dariet. Если вы мне пытаетесь запретить, пожалуйста, принесите, сообщите, обсудим. Bet jūs jau negriezāties pie mums. Man nevajag. Jūs ienācāt un to filmējat. Jā, Jūs neprasījāt. 100 panta satversme. Jūs to 100 pantu izmantojat, ļaunprātīgi. Jums jāuzgaida, to noskaidrot. Jā, labi. Uzgaidīšu. Jūs varat iziet, lūdzu, tur uzgaidīt. Jā, labi. Jūs pasauciet mani, jā? Protams. Vien? Labi, tiešu. Bet ar kameru. Vai jūs gribējāt zināt, ko? Ar lēmumu? Šeit lēmums par jūsu procesuālā termiņa neatjaunošanu. Neatjaunošanu, jā? Jā. Šeit būs jāparakstās ziņas lapā. Labi. Kāds datums šodien? Šodien 24. Par to, ka es saņemu lēmumu, jā? Jā, rakstiet saņēmu. 2012. gada 24. jūnija lēmumu norakstu. Jūs 7.
Tas ir lietas materiāli. Tur šeit ir kaut kādi jaunie dokumenti. Ir saņemts, bet es vēl neesmu runājis ar tiesnesi, tāpēc es laikam nevaru uzdot šobrīd iepazīties ar viņiem. Ir jābūt tiesneša rezolūcijā virsū. Man nav tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Nē, viņš vēl nav pievienots lietas materiāliem līdz ar to. Kad tas būs pievienots? Tad, kad lieta tiks atdot atpakaļ tiesnesē, kas izskata jūsu lietu. Kādi termiņi? Šeit pārstāvēšana? Nē, šeit. Kāda es varu iepazīties? Šobrīd ir lēmums par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanu. To lemj mūsu tiesnesis, jo lieta šobrīd atbild mūsu tiesnesē, bet sākotnējais lēmums bija no cita tiesneša, pie kāds nonāks atpakaļ. Tas laiki nav zināmi, kad es varu iepazīties ar tiem jauniem dokumentiem, kas ir lieta. Es jums šobrīd nevaru pateikt, man ir jākonsultējas ar tiesnesi. Labi. Jūs varat iezīmēt uzjautāt uz šo numuru. Jums ir, jums nav pierakstīts, jums ir iedots. Tā kā pierakstīt, tad es jums varu paziņot. Uz papīra kaut kāda.